Vējainā pils. Pepa ar ģimeni šodien dosies ārā. Pepa, Džordž, šodien mēs dosimies uz Vējaino pili. Kas ir Vējainā pils, tēti? Tā ir pils ļoti augstā kalnā. Džordžam patīk pilis. Vējainā pils izklausās pēc garlaicīgas lietas, kas patīk puišiem. Nē, Pepa, tev patiks. No Vējainās pils paveras lielisks skats, no tā var pat redzēt vecmāmiņas un vectētiņa māju. Tad brauksim. Es lasīšu karti, un mamma vadīs mašīnu. Vai esi par to pārliecināts, tēti? Kad tu lasi karti, mēs vienmēr apmaldāmies, un tu paliec īgns. Mēs neapmaldīsimies, un es nebūšu īgns. Vējainā pils, esam ceļā! Vai drīz būsim galā? Negluži. Ak, vai gribi uzspēlēt spēli? Jā, lūdzu. Spēlēsim, es pamanu. Labi, es pirmais. Tētis slepus uz kaut ko paskatīsies un pārējiem jāmin, kas tas ir. Es pamanu ar savu mazo aci kaut ko sarkanu. Sarkanu. Mana kleita, tā ir sarkana. Nē, tā nav tava kleita. Mašīna. Tieši tā, mūsu sarkanā mašīna. Tagad es pamanu ar savu mazo aci kaut ko zilu. Džordža zilais krakls. Nē. Vai tas ir kaut kas, kas ir mašīnā? Nē. Vai padodaties? Jā. Debesis. Zilās debesis. Es uzvaru. Tēti, vai zini, kur esam? Es ļoti labi zinu, kur esam. Lai gan šis ceļš neizskatās pēc tā ceļa, kas ir kartē. Ak, tēti, mēs esam apmaldījušies. Mēs neesam apmaldījušies. Kā mēs no šejienes tiksim līdz Vējainai pilī? Mirklīti. Es zinu, piezvanīsim vecmāmiņai un vectētiņam. Nav nekādas vajadzības zvanīt vecmāmiņai un vectētiņam. Es aizvedīšu mūs uz Vējaino pili, pat ja tas prasīs visu dienu. Mums nav visa diena. Halo, runā vectētiņš! Vectētiņ, esam apmaldījušies pa ceļam uz Vējaino pili. Vai tētis lasa karti? Jā, tētis lasa karti. Un viņš šobrīd ir ļoti īgns. Es neesmu īgns. Vislabākais maršruts ir sekojošs. Turaties uz galvenā ceļa līdz ieraugāt priekšā Vējaino pili. Paldies, vectētiņ! Mums jāturas uz galvenā ceļa līdz ieraugām Vējaino pili. Gluži kā domāju. Paskatāties, vai tā ir pils? Jā, tā ir Vējainā pils. Aiziet mašīna. Aiziet mašīna. Tev tas izdosies. Urā! Pepa ar ģimeni sasniegusi Vējaino pili. Tā ir tik augsta. Iesim iekšā. Skats no augšas ir fantastisks. Kas par skatu? Mammu, vai tā ir vecmāmiņas un vectētiņa māja? Jā, tā ir. Tā ir tik tālu. Paskatīsimies caur teleskopu. Vai varu pirmā? Jā, bet pēc tam palaid Džordžu. Teleskops padara visu lielāku. Es redzu vecmāmiņu un vectētiņu. Paskaties, Džordž. Vectētiņš, baba. Džordž māja vecmāmiņai un vectētiņam. Naivais Džordž. Vectētiņš un vecmāmiņa ir pārāk tālu, lai redzētu, ka māja. Es zinu, piezvanīsim. Halo! Vectētiņ, mēs jūs redzam no Vējainās pils. Pamāj mums! Vecmāmiņa un vectētiņš mums māja. Man patīk Vējainā pils. Laika kapsula. Pepa ar draugiem ir bērnu dārzā. Šodien taisīsim laika kapsulu. Kas ir laika kapsula? Laika kapsula parādīs nākotnes cilvēkiem, kā dzīvojām. Kā? Šajā kastē ieliksim īpašas lietas un apraksim to skolas dārzā. Vai tā izaugs? Nē.
Tā paliks zemē daudzus gadus. Kādas lietas liksim iekšā? Zinu, komiksu. Ļoti labi, Pepa. Mūziku? Malacis, Sūzija. Rotaļlietu. Monētu. Pastmarkas. Burkānu. Tev gan garšo burkāni, vai ne, Rebeka? Jā. Visas minētās lietas lieliski atspoguļo ikdienas dzīvi. Gazeles kundze, kāda būs nākotne? Kā domā tu? Domāju, ka nākotnē dzīvosim uz Mēnesi. Un draugi mani apciemos. Un es lidošu ar kosmosa kuģi. Sveiki! Tagad ierakstīsim ziņojumu nākotnes cilvēkiem. Sasveicinieties ar nākotni. Sveicināta nākotne! Gan jau visi dzīvojat uz Mēnesi. Un brīvdienās dodaties uz Marsu. Un lidojat kosmosa kuģos. Brīnišķīgi! Ir laiks doties mājās. Un māmiņ, tēti, šodien uztaisījām laika kapsulu. Sveiki! Esat ieradies tieši laikā, lai palīdzētu izrakt bedri. Protams! Tētis skolas pagalmā laika kapsulai rokbedri. Lūdzu! Vai varam to izrakt? Nē, tā bedrē paliks daudzus gadus. Tik ilgi gaidīt es nevaru. Pepa, esi tāda pati kā tētis, kad viņš bija mazs. Tiešām? Atceros, kad biju viņa skolotāja. Vai mācījāt manu tēti? Jā, mācīju visu jūsu tētus un mammas, vai ne? Jā, Gazeles kundze. Kad vecāki bija mazi, arī viņi taisīja laika kapsulu. Jā, taisījām gan, aprakām to pie maza koka. Vai varam to izrakt? Jā. Domāju, ka aprakām to šeit. Ak, iepriekš tas likās mazāks koks. Tas bija tik sen. Koks kopš tā laika ir izaudzis. Es kaut ko atradu. Mūsu laika kapsula. Lieliski. Nevaru sagaidīt, kad to atvēršu. Bērni, atkāpieties. Jā, Gazeles kundze. Kas mums te ir? Veci komiksi. Tas bija mans mīļākais. Rotaļlieta? Mana. Mūzika? Mana. Un ļoti vecs burkāns. Mans. Lieliska izvēle, mammu. Video ieraksts no laika, kad jūsu vecāki bija mazi. O! Kas ir tas brillēs? Tas ir tavs tētis. Un tā esmu es. Sveiciens nākotnē! Tev gan ir dīvaina balss. Jūs tagad noteikti dzīvojat uz Mēnesi. Muļķīgais tētis. Laika kapsulas izveidošana ir interesanta, bet tās atrašana ir vēl jautrāka. Laivu dīķis. Pīles peld savā dīķī. Tās ir ļoti laimīgas. Lūk, arī Pepa un Džordžs, mamma un tētis. Sveikas, Pīles! Pīles grib maizi. Atvainojiet, Pīles, bet mums maizes nav. Bet mums ir kas labāks. Pepa paņēma līdzi savu spēļu laivu. Arī Džordžs paņēmis savu laivu. Iedarbināsim tavu laivu. Džordža laiva darbojas uz laiku. Ātri, Džordža, liec laivu dīķī, pirms laivai beidzas laiks. Džordžam patīk viņa laiva. Mammu,
Vai vari iedarbināt arī manu laivu? Tavai laivai tas nav nepieciešams. Pepas laiva ir buru laiva. To uz priekšu virza vējš. Mana laiva nepatīk. Tā neko nedara. Tāpēc, ka šodien nav vēja. Varbūt tai vajadzīga palīdzība. Saņemšos un pūtīšu tavu laivu uz priekšu. Jā! Tā peld ļoti ātri. Pepai patīk sava buru laiva. Lūk, arī Pepas draudzene Sūzija Aita. Sveiki! Sveika! Mēs spēlējamies ar laivām. Man arī ir ātra laiva. Tā ir uzvelkamā. Nē, tā ir baterijas. Sūzijas laiva darbojas uz baterijām. O! Kāda lieliska ātra laiva. Atvainojiet. Atnākuši arī Danijs un viņa vectētiņš. Sveiki! Sveiks! Vectētiņš uztaisīja šo laivu. O! Iespaidīgi! Kā tā darbojas? Uz tvaiku! Jānospiež šī mazā svīra. Kāda lieliska laiva! Ar mammu atnāca arī Rebeka Truse. Sveiki! Sveika! Spēlējamies ar laivām. Kaut man būtu laiva. Rebekai Trusei nav laivas. Man ir ideja. Labi, ka paņēmu avīzi. Man vajag vienu lapu. Kuru lai ņem? Ziņas, sporta, ak, mode. Tikai ne modes lapu. Labi, tad biznesa lapusi. Kad biju mazs, salocīju avīzi šādi. Ko tētis dara? Lai uztaisītu laivu. Tētis uztaisīja papīra laivu. Paldies! Džordžs arī grib papīra laivu. Gan jau iztikšu bez sporta lapas. Vai arī man var tādu uztaisīt? Un man arī. Nu, protams. Tētis visiem taisa papīra laivas. Taisīsim sacensības. Lieliska ideja. Varam saņemties un aizpūst tās tālu, tālu prom. Visi ievelciet dziļas elpas. Uzmanību, gatavību, pūtiet! Mums ir uzvarētājs. Kuram bija sporta lapa? Tā ir Džordža laiva. Uzvarēja Džordžs. Jauki! Man laivas patīk. Vislabāk papīra laivas. Man arī. Ir laiks doties mājās. Visi ir lieliski pavadījuši laiku. Atā pīles. Drīz tiksimies. Arī pīlēm patika rotaļu laivas, bet tās ir arī priecīgas, ka dīķis atkal ir tikai viņu. Peldēšana! Peppa un viņas ģimene ir atnākusi uz baseinu. Tētim mugurā ir viņa baseina tērps. Mammai mugurā savs. Peppai mugurā ir savs peldbaseina tērps. Pasteidzies, Džordž, visi gaida. Džordžam mugurā ir savs peldbaseina tērps. Peppa, Džordž, pagaidiet, kamēr tētis uzliek palīglīdzekļus. Nu re, izskaties ļoti pieaudzis. Labi, varam doties ūdenī. Jā! Džordžs baseinā ir pirmo reizi. Vispirms ieliekam vienu kāju. Varbūt labāk liekam otru kāju. Varbūt labāk likt abas kājas uzreiz. Tā ir laba ideja. Malacis, Džordž, bet nevajag šļakāties tik daudz. Lūk arī draugi Truša kundze ar Ričardu un Rebeku.
Sveiki, Rebeka! Sveiki visiem! Ričard, turies pie pūšļa un trenē savas kājas. Džordž, turies tu arī? Ļoti labi, bet nešļakstieties. Lieli bērni nešļakājās. Skaties, Džordž! Mums peldēšana padodas. Kad Džordžs ar Ričardu paliks vecāki, viņi peldēs tāpat kā mēs, vai ne, Rebeka? Jā. Ričardam ir rotaļlieta. Beidz, tu mani saslapini. Ak, nē! Ričards savu rotaļlietu iemeta baseinā. Piedod, Ričard, nevaru to aizsniegt. Tas ir par dziļu. Mammu! Piedod, Džordž, es nevaru peldēt zem ūdens. Pat es nevaru peldēt zem ūdens. Vai pieturēsi brilles? Lūdzu! Lieliski! Man padodas peldēšana zem ūdens. Tā rotaļlieta domāta bērniem. Vai varam lēkt no trampolīniem? Piedod, Pepa, tie domāti pieaugušiem. Jums jāpagaida, kad paaugstieties. Nemuļķojies, tu esi par lielu. Nē, nekādā gadījumā. Kad biju jauns, niršanā ieguvu trofejas. Tas bija ļoti sen. Labi, ka esmu tik labā formā un spēcīgs. Vai pieturēsi brilles? Labāk redzēsiet, ja skatīsieties no malas. Lūdzu, neapšļaksti mūs! Protams, ka neapšļakstīšu. Man liekas, ka man vajadzēs augstāku. Esi uzmanīgs. Jā, neapšļaksti mūs. Neuztraucies, Pepa. Neapšļaksti mūs! Es taču teicu, ka neapšļakstīšu. Gudrinieks! Lieliski, tēti! Nevajag dvieli, man ir savs veids, kā izzūt. Tētis visus ir apšļācis ar ūdeni. Tēti! Ak, piedodiet! Sniegs! Pepa un Džordžs šodien ir ļoti satraukti. Ārā sniegs. Mammu, vai varam iet ārā spēlēties sniegā? Jā, bet ārā ir ļoti augsts, tādēļ jums kārtīgi jāsaģērbjas. Urā! Un neaizmirstat uzvilkt cepures, šalles un cimdus. Ārā ir ļoti augsts. Pepai un Džordžam jāuzvelk cepures, šalles un cimdi. Nāc, Džordž! Pepa un Džordžs sniegā atstāja pēdas. Pepai un Džordžam patīk sniegā atstāt pēdas. Ak, vai? Tas nav smieklīgi. Džordž, pikosimies! Pepa uztaisījusi piku. Pepai un Džordžam ir ļoti jautri. Džordž, nāc atpakaļ!
Ak, vai, varbūt šī spēle ir nedaudz par skarbu. Piedod, Džordž! Uzbūvēsim sniega vīru! Pepa un Džordžs ceļ sniega vīru. Vispirms viņi izveido ķermeni. Džordž, šis būs sniega vīra ķermenis. Tagad viņi veido sniega vīra galvu. Tagad viņam vajag rokas, acis un muti. Džordžs atradis kokus sniega vīra rokām. Pepa atradusi akmeņus sniega vīra acīm un mutei. Tā ir viņa seja. Tagad sniega vīram vajag degunu. Pepa ir burkāns, lai izveidotu sniega vīra degunu. Sniega vīrs izskatās ļoti laimīgs, bet varbūt viņam ir nedaudz augsti. Sniega vīram vajag drēbes, lai viņam būtu silti. Džordžs atradis drēbes, ar kurām sniega vīram būs silti. Sniega vīram ir cepure, šalle un cimdi. Mamma, tēti, atnākat paskatīties! Mamma uzvilkusi savu cepuri, šalli un cimdus. Tas ir labākais sniega vīrs, kādu jebkad esmu redzējusi. Tētis salst. Viņš nav uzvilcis savu cepuri, šalli un cimdus. Tēti, kādēļ tu neuzvilki savu cepuri, šalli un cimdus? Es nezinu, kur tie ir. Es nekur tos nevaru atrast. Šķiet, ka zinu, kur ir tēta cepure, šalli un cimdi. Tēta cepure, šalli un cimdi uzvilkti sniega vīram. Ak, vai! Atkritumu šķirošana. Buļļakungs atkritumu savācējs savāc gružus. Ir agrs rīts, tāpēc Buļļakungs cenšas būt pēc iespējas klusāks. Bet Buļļakungam nepadodas būt klusam. Pepa un Džordžs beidz ēst brokastis. Kas tā par skaņu? Buļļakungs, atkritumu savācējs. Sveiki, Buļļakungs! Sveiki visiem! Daudz darba, daudz atkritumu jāsavāc. Atā! Atā! Buļļakungs iztukšoja mūsu atkritumu tvertni. Labi, novāksim brokastu galdu. Vai varam palīdzēt? Varat gan. Labi, izmetīsim šīs tukšās pudeles atkritumu tvertnē. Pagaidi. Ko? Pudeles atkritumu tvertnē nemetam. Tās var pārstrādāt. Ko tas nozīmē? Lietas, ko nevaram izmantot atkārtot, izmetam atkritumu tvertnē, kuru savāks Buļļakungs. Bet tās lietas, ko varam izmantot atkārtoti, liekam šajās tvertnēs. Sarkanā ir avīzēm, zilā ir buņģām, bet zaļā ir pudelēm. Pepa, tev ir pudele. Kurā tvertnē liksi? Zaļajā. Jā. Tas ir jautri. Tagad Džordža kārta. Vai vari atrast avīzi sarkanajai tvertnei? Džordžs vēlas izmest tēta avīzi. Pagaidi, to vēl neesmu pabeidzis lasīt. Drīz varēsi to izmest. Labi, lūdzu, var izmest. Avīzi jāliek sarkanajā tvertnē. Esam savākuši pietiekami daudz lietu, lai varētu iet uz pārstrādes centru. Ejam! Mamma nes pudeles, Pepa buņģas, bet Džordžs avīzes. Vai visi gatavi? Jā, gatavi. Tā dodamies.
Pārstrādāsim, pārstrādāsim. Mēs dodamies, pārstrādāsim. Buņģas, pudeles, avīzes. Pārstrādāsim, pārstrādāsim. Šis ir Truša kundzes pārstrādes centrs. Esam klāt! Lieliski! Sveiki! Sveiki, Truša kundze! Vai atbraucāt pārstrādāt atkritumus? Jā, atbraucām gan. Lieliski! Nāciet tālāk! Ko Truša kundze dara? Viņa pārstrādā vecās sarūsējušās mašīnas. Kurš var pateikt, kurā tvertnē jāliek pudeles? Zaļajā. Tieši tā. Buņģas jāliek zilajā. Lieliski. Džordžs vēlas izmest avīzes. Labi, Džordž, izmet avīzes. Nu re, šodienai pietiks pārstrādāt. Jā, dosimies mājās. Kur ir mūsu mašīna? Pepas mašīna ir pazudusi. Atkāpieties! Truša kundze pārstrādā Pepas mašīnu. Beidziet, tā ir mūsu mašīna. Ko? Tiešām? Jā, mūsu mašīna nav veca un sarūsējusi. Piedodiet, man patīk pārstrāde. Jā, mums arī. Bet mums arī patīk mūsu mašīna. Jā, un mēs patīkam mašīnai, vai ne? Papagailis Polija. Pepa ar ģimeni apciemo vecmāmiņu un vectētiņu. Vecmāmiņa, vectētiņ, vectētiņ, baba. Sveicināti, mazie, nākat iekšā. Mums ir pārsteigums. Kāds? Mums ir jauns mājdzīvnieks. Vai varat uzminēt, kas tas ir? Dinozaurs. Tas nav dinozaurs. Nākat paskatīties. Vecmāmiņai un vectētiņam ir jauns papagailis. Pepa, Džordž, tas ir mūsu papagailis. Viņas vārds ir Polija. Skaistā Polija. Skaistā Polija. Es esmu gudrs papagailis. Es esmu gudrs papagailis. Mamma, kādēļ Polija visu atkārto, ko vecmāmiņa saka? Jo papagaili tā dara. Es tev parādīšu. Sveika, Polija! Sveika, Polija! Kas par jauku papagaili? Kas par jauku papagaili? Nāciet! Tējas laiks! Pepa, Džordž, nākat! Mums ir šokolādes kūka! Mēs nākam, vecmāmiņ! Pepai un Džordžam garšo šokolādes kūka, bet šodien viņi vēlas spēlēties ar papagaili Poliju. Pabeidzu! Jūs gan esat skaļi! Vecmāmiņ, vai varam iet pie Polijas? Vai apēdāt savu kūku? Tad dodaties! Urā! Džordž, pasaki kaut ko Polijai. Džordž ir nedaudz kautrīgs. Sveika! Sveika! Pepai un Džordžam patiešām patīk spēlēties ar Poliju. Es esmu cūciņa Pepa! Es esmu cūciņa Pepa! Džordž, pasaki kaut ko.
Peppa un Džordžs izliekas par papagaiļiem. Es esmu papagailis Polija. Peppa domā, ko lai vēl pasaka papagailim Polijai. Es esmu skaļš papagailis. Es esmu skaļš papagailis. Peppa, Džordž, vai spēlējāties ar Poliju? Jā, vecmāmiņ. Polija ir tik jauks papagailis. Jā, vecmāmiņ. Es esmu gudrs papagailis. Es esmu skaļš papagailis. Es esmu skaļš papagailis. Ak, manu dieniņ! Dubļu peļķes. Šodien ārā līst, tādēļ Peppa un Džordžs nevar ārā spēlēties. Tēti, ārā vairs nelīst. Vai varam iet ārā spēlēties? Labi, dodaties. Peppai patīk lēkt dubļu peļķes. Man patīk dubļu peļķes. Peppa, ja gribi lēkāt pa dubļu peļķēm, tad tev jāuzvelk zābaki. Piedod, mamīt. Arī Džordžam patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Džordž, ja gribi lēkāt pa dubļu peļķēm, tad tev jāuzvelk zābaki. Peppai patīk rūpēties par savu brāli Džordžu. Džordž, atradīsim vēl kādu peļķi. Peppai un Džordžam ir ļoti jautri. Peppa atradusi nelielu peļķi. Džordžs atradis lielu peļķi. Paskaties, Džordž, tur ir patiesi liela peļķe. Džordžs grib pirmais lēkt lielajā peļķē. Apstājies, Džordž. Man vispirms jāpārbauda, vai ir droši. Labi, tā ir droša. Piedod, Džordž, tie ir tikai dubļi. Peppai un Džordžam patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Nāc, Džordž, parādīsim tētim. Žēlīgais. Tēti, uzmini, ko mēs darījām? Ļauj man padomāt, vai skatījāties televizoru? Nē, tēti. Vai tikko bijāt vannā? Nē. Es zinu, jūs lēkājāt pa dubļu peļķēm. Jā, tēti, mēs lēkājām pa dubļu peļķēm. Un paskatāties, cik netīri jūs esat. Bet tie ir tikai dubļi. Saslaucīsim visu, pirms mamma to redz.
Tēti, kad būsim to satīrījuši, vai jūs ar mammu arī nāksiet paspēlēties? Jā, varam spēlēties dārzā. Peppa un Džordžs uzvilkuši savus zābakus, mamma un tētis uzvilkuši savus zābakus. Peppai patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Tēti, paskaties, cik tu netīrs esi. Tie ir tikai dubļi. Putnu biedēkļa kungs. Šodien Peppa un Džordžs spēlēsies pie vecmāmiņas un vectētiņa. Sveiki, vecmāmiņa! Sveika, vectētiņ! Sveiki, sveiki, Peppa, Džordž! Ko tu dari, vectētiņ? Iekārtoju ziedu dārzu. O! Šīs sēklas kļūs par skaistiem ziediem. Zemē jāiemet sēklas. Tad tās jāapklāj ar zemi. Ak, kur tās palika? Sēklas ir pazudušas. Savādi, esmu pārliecināts, ka sēklas tur atstāju. Jā, mēs arī redzējām. Tagad to te vairs nav. Nu labi, ielikšu vēl. Kā jau teicu, zemē jāieliek sēklas. Mazs putns ēd ziedu sēklas. Ak, prom no sēklām, prom! Lūk, kur tās paliek. Mazo putnu vēderā. Vēl divi putni ēd sēklas. Ak, skaties! Prom, prom! Sveiki! Kāpēc tāds troksnis? Putni apēd ziedu sēklas. Tāpēc dzenam tos prom. Ak, nav jēgas tos dzenāt. Tie atgriezīsies. Skatieties! Mums vajag putnu biedēkli. Kas ir putnu biedēklis? Putnu biedēklis ir cilvēka veidots statīvs, kas aizbaida putnus. Tā ir lieliska ideja. Nāciet, es uztaisīšu. Ejam! Atā, putniņi, mēs iesim taisīt putnu biedēkli. Šis ir vectētiņa šķūnis. Te ir pietiekami daudz lietu, lai uztaisītu putnu biedēkli. Jā, vajadzēs 2 zarus un virvi. Mēs atradīsim. Peppa atrod 2 zarus. Džordžs atrod virvi. Labi, sasiešu zarus kopā, lai izveidotu ķermeni. Vecmāmiņa atrod salmus un vecu maisu. Jauki, ielikšu salmus maisā, lai izveidotu tam galvu. Tagad putnu biedēklim kaut kas jāuzvelk mugurā. Lūk, vecas drēbes. Džordžs atrada kleitu. Muļķīgais Džordžs. Putnu biedēkļa kungs negribēs vilkt kleitu. Peppa atrada mēteli. Lieliski! Džordžs atrada cepuri. Tas derēs. Putnu biedēkļa kungam vajadzīga seja. Tieši tā. Vai tu ar Džordžu gribētu to uzzīmēt? Jā, lūdzu. Džordžs uzzīmē acis un degunu. Peppa uzzīmē muti. Lieliski! Putnu biedēkļa kungs ir gatavs. Lieliski! Mazie putni meklē sēkliņas. Skaties, mazie putni atgriezušies. Neuztraucies, putnu biedēkļa kungs tos aizbaidīs. Tas nostrādāja. Putnu biedēkļa kungs putnus aizbaidīja. Izdevās! Labi, tagad manas sēklas netiks apēstas. Paskaties, putni izskatās noskumuši. Tie noteikti ir izsalkuši. Tāpēc atnesu šo. Kas tas ir? Putnu barotava.
Vectētiņ, vai varu paņemt nedaudz sēklas? Nāciet, nu! Laiks pusdienām! Tagad putniem būs savas sēklas. Lieliski! Mazie putni ir laimīgi! Epa priecājas, ka sēklas vairs netiks apēstas, bet viņa arī priecājas, ka mazie putni nebūs izsalkuši. Gada tirgus. Šodien ir lietaina diena, un skolas jumtā parādījies caurums. Bērni, rīkosim gada tirgu, un par iegūto naudu salabosim skolas jumtu. Lieliski! Katram uz gada tirgu kaut kas jāatnes. Ko atnest? Varat atnest vecu rotaļlietu, ar kuru nespēlējaties. Vecāki ieradušies, lai vestu bērnus mājās. Laiks doties mājās. Neaizmirstiet, ka rīt ir gada tirgus. Pepa izvēlas rotaļlietu gada tirgumu. Pepa, kuru rotaļlietu izvēlēsies? Tev jāizvēlas tikai viena. Jā, tas palīdzēs salabot skolas jumtu. Labi. Es došu dinozaura kungu. Dinozaura kungs ir Džordža mīļākā rotaļlieta. Pepa, tu nevari atdot dinozaura kungu. Nevaru? Nē. Nu labi. Piedod, Džordž. Dinsaus. Varbūt gribi atdot klaunu kastē? Labi. Tagad tava kārta, tēti. Mana? Mums visiem uz gada tirgu kaut kas jāiznes. Es aiznesīšu šo cepuri, bet Džordž bumbu. Ko gribi nest tu? Es zinu, televizoru. Tikai ne to. Tas ir pārāk noderīgs. Es zinu, tēte čības. Nē, tās dīvaini ož. Es zinu, tēta veco čīkstošo krēslu. Bet tas ir antīks. Ko nozīmē antīks? Antīks nozīmē, ka tas ir vecs un vērtīgs. Tu to atradi izgāstuvē, tam nav vērtības. Tam būs vērtība, kad to salabošu. Tu to saki jau sen. Zinu, došu šīs jaukās zeķes. Labi. Atnācu paņemt mantas, kas domātas gada tirgum. Lūdzu! Paldies! Vai jūs gribētu arī šo veco krēslu? Ļoti laipni! Paldies, jā! Atā! Atā! Mammu, tu atdevi tēta krēslu. Kurš nesaki viņam, viņš pat neievēros. Gada tirgus diena. Labdien, labdien! Pepa, kā tev patīk šis krēsls? Tas ir vecs, bet vari to saskaldīt un izmantot kā malku. Tas ir antīks. Tiešām? Tētis saka, ka tas ir ļoti vērtīgs. Es nezināju. Labāk paaugstināšu cenu. Atā! Sveiki! Sveiki! Ko tu iedevi, Sūzī? Savu māsiņas tērpu? Iedevu savu papagaļa balonu. Es iedevu lecam auklu. Man pietrūks spēlēšanās ar klaunu kastē. Vai varu nopirkt klaunu kastē? Es gribētu māsiņas tērpu. Papagaļa balonu lūdzu. Mammu, paskaties, ko nopirkām. Savas vecās rotaļlietas. Mēs pēc tām sailgojāmies. Paskatieties, ko nopirku es. Antīku krēslu. Tas nav antīks, tēti. Ir gan. Truša kundze tā teica. Tas ir tāds pats kā mans vecais. Jā, tēti, tas tāpēc, ka... Kurš, Pepa? Ka tas ir tavs vecais krēsls. Ko? Truša kundze par to paprasīja daudz naudas. Lieliskas ziņas! Savācām visu nepieciešamo naudu, lai salabotu skolas jumtu. Urā! Paldies cūciņai tētim! Nav par ko!
Paslēpes. Peppa un Džordžs spēlē paslēpes. Tagad ir Džordža kārta slēpties. Viņam jāatrod vieta, kur paslēpties, pirms Peppa pabeidz skaitīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Džordžs atradis vietu, kur paslēpties pēdējā mirklī. 9, 10, gatavs vai nē, es meklēju. Peppai jāatrod, kur Džordžs slēpjas. Atradu. Peppa atradusi Džordžu. Džordž, tevi atrast bija pārāk vienkārši. Tagad Peppas kārta slēpties. 1, 2. Es palīdzēšu Džordžam skaitīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi, Džordž, atver acis. Džordžam jāatrod, kur Peppa slēpjas. Ak, Peppa neslēpjas zem galda. Džordž, vai apspēri pārbaudīt otro stāvu? Peppa nav zem gultas. Kas bija tas savādā skaņa? Peppa nav aiz aizkariem. Atkal tā savādā skaņa. Kas gan tas varētu būt? Džordž atradis, kur Peppa slēpjas. Džordž mani atrada. Tagad tētim jāslēpjas. Manuprāt, Džordžam vajadzētu vēlreiz pamēģināt. Bet Džordžam nepadodas slēpties. Šoreiz viņam noteikti labāk veiksies. Aizver acis un sāc skaitīt. 1, 2. Atklāj, Peppa ļoti viegli atradīs Džordžu. 5, 6, Džordž, nāc šeit. 8, 9, 10. Gatavs vai nē? Es eju meklēt. Ak, Džordžs neslēpjas zem galda. Bet Džordžs vienmēr slēpjas zem galda. Vai apsvēri meklēt otrajā stāvā? Es zinu, kur viņš ir. Džordžs ir rotaļlietu grozā. Ak, Džordžs nav rotaļlietu grozā. Kur viņš varētu būt? Peppa nekur nevar atrast Džordžu. tēti, es nekur nevaru atrast Džordžu. Ak, vai, kur viņš varētu būt? Patiesībā šķiet, ka par Džordžu rakstīt šajā avīzē. Džordž, es atradu tevi! Ak, Džordž, tā bija laba vieta, kur slēpties. Džordžs visu laiku slēpās aiz tēta avīzes. Džordža draugs. Peppa ar draugiem ir spēļu laukumā. Peppa, Sūzija un Danija ir aplī. Esat gatavas? Gatavas. Tad aiziet! Džordžs ir par mazu, lai tajā spēlētos. Tāpēc viņš šūpojas.
Lūk, Rebeka Rabita ar mazo brāli Ričardu Rabitu. Sveiki! Sveiki! Vai arī es varu spēlēties aplī? Jā, kā piekšā. Trauksimies ļoti ātri. Ričards Rabits arī vēlas spēlēties aplī. Ja iekāps Ričards, tad nevarēsim braukt ātri. Ričards var spēlēties ar Džordžu. Ričard, vai vēlies spēlēties ar Džordžu? Nē. Džordžam ir tāds pats dinozaurs kā tev. Iesim apskatīt. Ričards Rabits ir vienā vecumā ar Džordžu. Ričards vēlējās apskatīt Džordža dinozauru. Dinosaurs. Džordž, vai Ričards var spēlēties ar tavu dinozauru? Nē. Ričard, vai Džordžs var spēlēties ar tavu dinozauru? Nē. Džordžs un Ričards nevēlas ar dinozauriem dalīties. Džordž, jautrāk būs, ja dalīsies. Tas no Džordža puses bija ļoti jauki. Dinozauri! Džordžam dalīties nepatīk. Ričard, ļauj tagad dinozaurus paturēt Džordžam. Ričardam nepatīk dalīties. Kāpēc tāda raudāšana? Džordžs un Ričards vienmēr raud, kad viņi kopā spēlējas. Viņi ir par mazu, lai pieklājīgi spēlētos. Vai jūs, lielās meitenes, varat iemācīt, kā kopā jāspēlējas? Protams, varam palīdzēt uzbūvēt smilšu pilis. Laba ideja, iesim uz kasti. Džordžam un Ričardam smilšu kastē patīk. Džordž, Ričard, šodien taisīsim smilšu pilis. Vispirms piepildīsim spaiņus ar smiltīm. Apgāzīsim spaiņus otrādāk un nedaudz uzsitīsim. Tad spaiņi jāpaceļ. Ričards smilšu pili uztaisīja. Arī Džordžam tas izdevās. Redzat, spēlēties kopā ir jautri. Ak, šī spēle neizdevās. Tā bija tava brāļa vaina. Viņš saplēsa Džordža smilšu pili. Tavs brālis saplēsa mana brāļa smilšu pili pirmais. Beidziet, jums bija brāļiem jāiemāca, kā kopā jauki spēlēties. Tas gan. Esam lielas meitenes, un Džordžs ar Ričardu ir par mazu, lai kopā jauki spēlētos. Man ir ideja. Džordž, kas ir tava mīļākā lieta visā spēļu laukumā? Šūpoles. Džordžam patīk šūpoles. Ir grūti šūpoties vienam. Ričards arī grib šūpoties. Šūpoles. Šūpoles. Skatieties, Ričards ar Džordžu kopā spēlējas. Džordžam iepatīkas Ričards. Ričardam iepatīkas Džordžs. Džordžam ar Ričardu iepatīkas kopā spēlēties. Šūpoles, šūpoles. Lidināt puķi. Ārā ir spoža saulaina diena. Peppa ar ģimeni ir parkā. Viņi lidinās puķi. Džordžs pirmais lidinās puķi. Džordžs skrien, cik ātri vien var. Bet puķis nelido. Džordž, tu nepareizi dari. Tu nebiji pietiekami ātrs. Tagad mana kārta. Peppa skrien, cik ātri vien var. Bet puķis joprojām nelido. Puķis bez vēja nelidos vienalga, cik ātri skriesi. Ak,
Mums vienkārši jānogaida līdz saceļas vējš. Ak. Paskatāties, sāk parādīties vējš. Tagad, kad ir vējains puķis, varēs lidot. Vējš tagad ir diezgan spēcīgs. Vējš tagad ir ļoti spēcīgs. Džordž! Pepa! Paldies, tēti! Tētis lidina puķi. Urā! Augstāk, augstāk! Tētis ļoti labi lidina puķi. Jā, esmu eksperts šādās lietās. Uzmanies no kokiem! Puķis kādā var ieķerties! Nesatraucies, es zinu, ko daru! Ak, vai puķis ieķēries kokā? Ak, nē! Uzmanīgi, tur ir liela dubļu peļķe. Pepai un Džordžam patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Vai varam lēkt peļķē? Lūdzu! Nē, es negribu, lai sasmērējieties. Ak! Kāpjoties, bērni! Lūdzu, esi uzmanīgs, tēti! Es zinu, ko daru! Lūdzu, esi uzmanīgs! Tikai nedaudz tālāk, tēti! Tēti, tu esi pārāk smags tam zaram! Tētis izglābis puķi. Ak, vai! Visi notriepti ar dubļiem? Tie ir tikai dubļi. Par laimi tētis nav cietis, un puķis vairs nav kokā. Urā! Mammu, tagad, kad esam dubļos, vai varam lēkāt pa peļķi? Laikam jau jā. Beigu beigās dubļaināki jau nekļūsiet. Un šķiet, ka tētis jūs mazgās. Ak! Pepai un Džordžam patīk lēkāt dubļu peļķēs. Mammai un tētim arī patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Lēkāt pa dubļu peļķēm ir tikpat jautri, kā lidināt puķi. Emīlija Zilonis. Pepa un viņas draugi šodien iet uz bērnu dārzu. Katram bērnam ir savs āķītis, uz kura uzkārt mēteli. Šodien mums ir jauns skolēns. Zilonis Emīlija. Sveika, Emīlija! Sveiki! Emīlija ir nedaudz kautrīga. Kurš grib parādīt Emīlijai, kur pakārt mēteli? Es! Mums tikai vajag vienu. Pepa, vai parādīsi Emīlijai, kur pakārt mēteli? Jā, Gazeles kundze. Mums katram ir savs mēteļa āķis. Šis ir tavējais, Emīlija. Emīlija pakar savu mēteli uz viņas mēteļu āķa. Emīlija, ko tu šodien gribi darīt? Krāsot, spēlēties ar māliem vai klucīšiem? Es nezinu. Varbūt spēlēties ar klucīšiem. Un pārējie? Krāsošana māli vai klucīši? Klucīši! Ak, vai! Klucīši šodien ir ļoti populāri. Visi grib sēdēt blakus Zilonim Emīlijai. Emīlija, liec vienu klucīti uz otra. Šādi. Ir labāk ieliec tos pie sāniem. Nē, šādi, Emīlija.
Šādi ir pareizi, Emīlija. Nē, Emīlija, šādi. Jūs visi esiet ļoti izpalīdzīgi. Bet, Emīlija, kā tu spēlētos ar klucīšiem? Es neesmu pārliecināta. Es varētu darīt šādi. Zilonim Emīlijai padodas spēlēties ar klucīšiem. Ir laiks spēlēties! Urā! Emīlija, vai vēlies spēlēties ārā ar citiem? Jā, lūdzu. Vai kāds var parādīt Emīlijai, kur mēs spēlējamies? Jā, Gazeles kundze. Spēlēšanās laikā Pepa un viņas draugi spēlējas skolas dārzā. Nenoķersiet mani! Tas gan ir trokšņaini. Paskatīsimies, kurš ir viskaļākais. Labi, es pirmā. Tas bija diezgan skaļi. Tagad kārta zebrai Zojai. Tagad aita Sūzija. Tagad suns Denijs. Tas bija ļoti skaļi. Mana kārta. Mana kārta. Mana kārta. Pepa ir viskaļākā. Pamēģini tu, Emīlija. Es neesmu pārliecināta. Lūdzu, Emīlija. Labi, es pamēģināšu. Ak, vai! Tas gan bija skaļi! Izdari to vēlreiz. Emīlija vairs nekautrējas. Emīlija, vai vēlies spēlēt manu mīļāko spēli? Kāda ir tava mīļākā spēle? Lēkāšana dubļainās peļķēs? Tā ir arī mana mīļākā spēle. Pepai patīk lēkāt augšā un lejā dubļainās peļķēs. Emīlijai patīk lēkāt augšā un lejā dubļainās peļķēs. Tas izskatās jautri. Gazeles kundzei patīk lēkāt augšā un lejā dubļainās peļķēs. Visiem patīk lēkāt augšā un lejā dubļainās peļķēs. Emīlija, vai tev patika pirmā diena mūsu bērnu dārzā? Jā, Gazeles kundze. Un es redzu, ka tev ir daudz jaunu draugu. Jā. Zilonis Emīlija ir mana draudzene. Un Emīlija ir arī mana draudzene. Un mana. Emīlija, kurš tev patīk vislabāk? Man patīk Sūzija un Denijs. Un Zoja un Rebeka, un Pedro un Peppa. Pārģērbšanās. Peppa un Džordžs spēlējas mammas un tēta guļamistabā. Kas tas? Peppa atradusi kasti ar vecām drēbēm. Tā ir tēta cepure, un tā ir mammas kleita. Džordž, pārģērbsimies un izliksimies par mammu un tēti. Tā ir tēta cepure, un tā ir tēta žakete. Sveicināts, tēti! Tagad mana kārta. Tā ir mammas kleita. Tā ir mammas cepure. Tēti, kur ir tavi apavi? Man arī vajag apavus. Man jāizskatās skaistai, gluži kā mammai. Peppa atradusi mammas grimelādi. Vispirms pūderi. Jauki. Tagad lūpu krāsu. Kas par skaistu mammu? Nāc, tēti, laiks doties uz darbu. Mamma strādā pie datora. Sveika, Peppa! Sveiks, Džordž! Piedodiet!
Pepa, es tikai sasveicinājos. Es neesmu Pepa, es esmu mamma. Jā, protams. Sveika, mamma. Sveika. Un tas ir tētis. Džordž. Un sveicināts, tēti. Atvaino, mums vēl jāpaveic daudz darba. Halo? Jā, dari to. Nē, paldies, atā. Pepai patīk tēlot mammu. Bet Džordž sāk garlaikoties. Piedod, tēti, es gandrīz pabeidzu. Tā, viss. Nāc, tēti, pienācis laiks tev arī pastrādāt. Atā, mamma un tēti. Atā. Tētis dārzā rokā. Sveika, Pepa! Sveiks, Džordž! Es neesmu Pepa, es esmu mamma, un tas ir tētis. Tētis šeit ieradies, lai strādātu. Tas ir ļoti jauki no tavas puses, tēti. Palīdzi man, tā ir ļoti dziļa bedre. Es ceru, ka nedari to savās labākajās drēbēs, tēti. Es arī gribu kārtīgi rukšķēt. Saldējums visiem! Saldējums! Pepa, Džordž, jums jānovelk dubļainās drēbes pirms ēdat. Es esmu mamma, un tas ir tētis. Vai esi pārliecināta? Jā! Kur ir Pepa un Džordž? Mēs nezinām. Žēl gan, jo man ir viņu mīļākais saldējums. Bet ja nevaram viņus atrast, te mēs esam. Pepa, Džordž, te jūs esat. Jā, mamma, mēs tikai izliekamies par tevi un tēti. Mēs patiešām noticējām. Mašīnas tīrīšana. Tētis vedīs ģimeni izbraucienā uz laukiem. Aiziet, vai visi ir gatavi? Gatava. Jā, tēti, esam gatavi. Bet mašīna nav gatava. Paskaties, cik tā ir netīra. Ak, nav tik traki. Tev vajadzētu redzēt iekšpusi. Ak, palaidnīgais, nekārtīgais tētis. Palaidnīgais, nekārtīgais tētis. Paskaties uz tiem atkritumiem. Avīzes. Tās ir manas. Saldumi. Tie ir mani. Dinozaura kungs. Dinosaurs. Mums jāiztīra mašīna pirms dodamies izbraucienā. Tev taisnība, mammu. Mamma, vai varam palīdzēt? Jā, ja vēlaties. Urā! Tētim ir silts ziepjūdens, lai nomazgātu mašīnu. Tētis mazgā jumtu. Mamma mazgā dzinēja pārsegu. Pepa mazgā durvis. Džordž grib mazgāt logus. Bet viņš ir pārāk mazs. Nabaga, Džordž, es tev palīdzēšu. Džordža sūklis iekritis dubļainā peļķē. Džordž, tu smērē mašīnu. Es nomazgāšu dubļus. Pepa neizmanto dubļaino ūdeni. Ak, vai Pepa nolējusi mašīnu ar dubļainu ūdeni? Ak! Tas nekas, ar dārza šļūteni to noskalosim. Vai varu turēt šļūteni? Pepa tur šļūteni, un tētis atgriež ūdeni.
Kur ir ūdens? Pepa, beidz! Piedod, mamīt! Ak! Tēti, lūdzu nogriez ūdeni! Satraukumam nav pamata. Ak, vai visi ir izmirkuši? Vismaz mašīna ir nomazgāta. Mēs visi esam nomazgāti. Ejam nožāvēties, es tikmēr nopulēšu mašīnu. Līdz vēlākam. Līdz vēlākam. Tētis tik labi pulē mašīnu, ka viņš tajā redz savu seju. Kas par smieklīgu seju? Vēl vairāk smieklīgu seju. Tā ir Pepa un Džordžs. Un mamma. Kas par jauku, spīdīgu mašīnu? Jā, esmu eksperts šādās lietās. Aiziet, es šodien vadīšu. Vai visi ir gatavi? Jā! Tad brauksim! Es ceru, ka šodien mašīna paliks tīra. Jā, mamu! Jā, mamīt! Mamu, mašīna atkal ir dubļaina. Palaidnīgā mašīna! Palaidnīgā, nekārtīgā mamma.